Sveicināti, mīļie! Esam atkal dārzā. Un šodien ir tā diena, kad Armands rok zemi gurķu siltumnīcai. Domājās, ka būs lietus, bet šodien parādījās kaut kāda zila debesis jau un lietus nelīs, tā kā mēs varam padarboties. Šodien vakarā arī paredzēts ir uzstādīt siltumnīca. Un siltumnīca mums kaste ir atnākusi, gaidījumos, kad mēs saņemsimies un parādīšu jums kasti. Šādi izskatās kaste, siltumnīcas kaste. Un atvērsim viņu vaļā, tad, kad pienāks atkal laiks vakarā. Samuels mēģināja šodien basenā ielīst, bet ir pārāk augsts. Nav saulīts mums tomēr. Vēl pasildījis zemi un ūdeni. Bet viņš... Ko tu, Samuels, šodien klausījies? YouTube'ā, ko tu klausījies? Pastāsti. The plants electricity music. Plants, kā dzied augi, jā? Spēlē mūziku. Katrs augs, jā? Un katrs pilnīgi savādāk dzied. Spēlē. Es klausījos YouTube video, kā augi Spēlē. mūziku. Jā. Dievs ir skaists. Radīja viss skaisti, jā? Radīja viss skaists. Ko teici dara? Pēc brūksami prieks apistīs. Ko vīrietis mums dara? Zeme, zemīte. Nu jā, zemīte ir jāuzrok, lai tajā kaut kas izaugtu. Un šodien mēs esam priecīgi, kad nelīs, es jau teicu. Un Armands ir apņēmības pilns uzrakt visu šo gabalu priekš siltumnīcas. Gurķiem. Gurķiem vajadzīgas mājas, jo viņas es pārstādīju no maziem podiņiem tikko lielākos. Un viņi bija tik pateicīgi, bet, kad nokļūst šeit siltumnīcā, un tad viņas viņemsies vienkārši spēkā un spērā, jā? Un mums ir mazais palīgs, reku, tur. Viņš man ļoti palīdz. Jā, mīļumiņš. Tā kā tā šodien, tās lietiņas. Good.